Pieteikums sacensībām jāizdala divās daļās. Sacensības, kuras organizē IFS, un sacensības, kas ir pakļautas Latvijas Kamansoņu sporta federācijai. IFS sacensībām ir iespējams pieteikties tikai caur Latvijas Kamansoņu sporta federāciju, jeb Nacionālo federāciju. Savukārt nacionālajā līmenī, jebkuram Latvijas Kamansoņu sporta federācijas klubā dalībniekam ir iespējams startēt jebkurās Latvijas Kamansoņu sporta federācijas kalendārā esošajās sacensībās. Savukārt organizatoriem Latvijai ir tiesības noraidīt startus dalībniekiem, kas nav kādā no klubiem, bet šim iemeslam jābūt taisnīgam, piemēram, darbošanās kāda organizācija, kas pārkāpj suņu labturības noteikumus vai tam līdzīgi. Bet pēc idejas sacensības ir atklāts visiem, ir iespējams lūgt dalībniekiem parakstīt konkrētus nolikumus vai punktus, lai tas atbiltu visu Latvijas Kamansoņu sporta federācijas ētikas kodeksam un citiem regulējušiem dokumentiem, bet sacensības pēc idejas ir atklātas visiem. Slimības. Sacensību vetārsti visā sacensības laikā piedalās suņu veselības un labturības pārbaudēs. Konsultē vadītājs par viņu suņu medicīniskajām vajadzībām un nepieciešamiem gadījumiem nodrošina suņus ar ārstēšanu. Sacensībās bez vetāras saskaņojuma dalībniekam nav iespējams veikt nekādas manipulācijas ar suni, ieskaitot dot tam jau paredzētās zāles. Ja gadījumā sunim tiek doti kādi medikamenti, kas ir paredzams, ka notiks sacensību laikā, tas ir ne tikai trasē, bet arī steikautā, par to ir jāinformē vetārsts. Nesaskaņotas šādas darbības var novest pie diskvalifikācijas. Sacensību vetārs kopā ar galveno tiesnesi startam var nepielaist jebkuru suni, ko viņš uzskata par medicīnisku iemeslu vai citu iemeslu dēļ negatavu startam. Galvenais tiesnesis paļausies uz vetārstu rekomendāciju, jo nevienmēr visi reizes maršo būs ar veterināru izglītību. Tāpēc tiesnešiem ir ļoti jāsadarbojas ar vetārstu, un vetārstam ir jāzina, kādu rekomendāciju viņš sniedz, bet gala lēmumu pieņem konkrēti galvenais tiesnesis, pamatoties uz sacensību vetārsta rekomendāciju. Drēlēna sacensībās starta zonai jābūt novērtētam termometram un hidrometram. Tādā veidā mēs varēsim pārliecināties, vai sacensības ir ar piemērotiem laika apstākļiem. Temperatūra mēra ēnas pusē 50 cm virs zemes. Maksimālas un minimālas temperatūras mēs pēc brīža apskatīsim. Ir nepieciešams arī izvērtēt vietējos laika apstākļus, lai saprastu, vai gadījumā, neskaroties to, ka nav sasniegts maksimālās temperatūras, sacensībām ir labvēlīgi laika apstākļi. Ja gadījumā ir, lai arī starta zona, piemēram, ir ēnā un tur ir grādi 17, bet jūs zināt, ka visa trasa ir atklāta, nav mežā, piemēram, un tur būs temperatūra, kas pārsniedz šo konkrēto rekomendējumu, tad jums, kā tiesnesiem, būtu jāpieņem lēmums, kas nāk par labu suņu labklājībai. Temperatūras. Par dryland iet runa. Ja tā ir zem 18 grādiem un 16 grādiem pārējām klasēm, un mitrums ir 85% vai mazāk, tad tās ir uzskatām par normālām sacensībām un aizvedāmas kā ieplānots. Ja temperatūra ir virs 16 grādiem, bet zem 18 grādiem, distance nedrīkst pārsniegt norādīto disciplīnas minimumu, tas attiecas uz klasēm, kas nav bikejurings un canicross. Maksimāla temperatūra iestatīt līdz 22 grādiem bikejurring klasēm un 25 grādiem canicross klasēm. Ja temperatūra ir virs 18, bet zem 22 grādiem, tad mēs nosakām sacensību garumu vairāk kā 1,5 km, un principā tās būs tikai demonstrācijas nolūkamiem, izņemot bikejurring un canicross. Skūteri un karti var tikai, tā teikt, iesildīties vai atrādīties skatītājiem, bet tā nebūs vairs oficiālā ieskaitē. Temperatūra ir 22 grādiem, tas nozīmē, ka neviena komanda netiek iejūgt vairs, bet startēt vairs var tikai canicross. Ja temperatūra sasniedz 18 grādus, galvenais tiesnesis sasauc tikšanās ar sacensību vetārstu, lai lemtu par sacensību aizkavēšanu vai atcelšanu. Ja vetārsts saka, ka sacensības ir jāizkavē, tad vetārsta uzskata šajā gadījumā būs galvenē. Dzīvnieku labturība vienmēr ir izšķirošais faktors. Trasē ir jāpievērš uzmanība, vai viņi ir pilnībā saules ietekmē, vai viņi ir mežaina,
un pietiekoši daudz ēnas ir, kā arī ir jāskatās pēc vietējiem apstākļiem. Gaisa temperatūra bieži vien var būt arī tuvu robežai, savukārt meža zeme varbūt vēl joprojām ir augsta pavasaros. Ir jāskatās, kas ir labvēlīgais faktors suņiem. Šajā gadījumā ir nepieciešams dažreiz sagaidīt vakar, kad temperatūra krītās, bet pārkarsētas suņi nevienam nav vajadzīgi. Tās ir nelabvēlīgas sekas jūsu aizbilstamiem dzīvniekiem, un atkopties pēc pārkaršanas ir ļoti grūti. Un pirmkārt, mēs to nekad nevēlam nevienam, tāpēc arī tiesnešiem ir liels atbildības moments pieskatīt temperatūras, būt pārliecinātiem, ka viņiem būs šo temperatūru iespējams izmērīt, un attiecīgi pieņemt pareizes lēmumus, aizvadīt vai neaizvadīt sacensības tajā momentā, kad viņas ir plānotas.